Pirmais sniegs sociālajos portālos. Bēdas jums sniegs. Dzirdējāt? Sniegs, sniegs. Visi liek tekstiņus un lūdz bildes par pirmo sniegu. Tā ir vienmēr. Bet es izdomāju būt oriģināls. Un es neielīgšu neko ar pirmo sniegu. Es saistīšu video. Pirmais sniegs. Ko? Tas nav oriģināli. Tur nav loģikas. Ko? Lai nu kā būtu, parādīšu jums triku ar kārtīm. Tāds neašais, neilgais, bet tāds labais. Jums patiks. Šī lapiņa būs mans pareģojums. To jūs vēlāk redzēsiet. Tur uzrakstīt kārtas. To jūs pēc tam redzēsiet. Tā, es jums parādīšu triku, ja? Tā, nu sākam redzat, visas kārtas dažādas. Bišķi varam apmaisīt, ja? Un šajā trikā jums būs jāizvelk viena kārta, bet tā kā jūs te nesat, tad es to izdarīšu jūsu vietā. Bet, ja es pats vilktu ārā kārtis, tas būtu pārāk muļķīgi un es zinātu, kas tā kārta. Tādēļ man ir šie metamie kauliņi, kuri man palīdzēs šajā trikā. Tad es uzmetīšu kaut skaitu, un tad redzēsim, kura kārtas pēc kārtas es izvilkšu. Tā. Šeit ir lūk 9. Es nezinu, vai jūs redzat? Ceru, ka redzat 9, ja? Bet 9 ir ļoti maz skaitlis un maz opciju. Tādēļ es vienkārši arī apakšēju skaitu. Tātad tur ir 9 un apakšā ir, cik tur ir? 5. 9 plus 5 kopā sanāk 14, ja? Tā, 14. Tātad 14. kārtas no augšas. Džokerus man nevajag. Tā, 14. kārta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Šī ir 14. kārta. Tad kreica 2. Tagad apstīsimies manu pareģojumu. Šeit rakstīts, tev būs sarkana kārta. Pat netrāpīju krāsu. Nē. Krāsu trāpīju. Sarkana. Labs, ne? Vismaz kaut kas. Bet īstenībā tev būs sarkana kārts. Un tā arī ir vienīgā sarkanā kārts. Jo pārējās visas ir zaļas. Uzkopt dzīvokli, kurā aug bērns, ir tas pats, kas tīrīt sniegu, kamēr vēl snieg.